Es esmu pazaudējis 10 000 sekotājus, esmu 20 000 pazaudējis. Kā tu pazaudēji? Es par tādām lietām nerunāšu. Nē? Nu, come on! Pagaid! Vau, tu reāli bračiņš, reāli normāli metā. Čau! Šodien uzzināsim, vai visi satura veidotāji domā vienādi, kur viedokļi šķeļās, kur tie ir kopīgi, sagatavot dažādi apgalvojumi. Tad pastīsimies, kas kam piekrīt, kas kam nepiekrīt. Ok, pirmais apgalvojums. Skatījumi ietekmē manu garastāvokli. O, jā, noteikti. Ui, es jau ne tur aizdūru gandrīz. Man interesē, kāpēc tu nostājies neitrāli. Nē, es lieku internetā to, ko es gribu, lai citi redz. Un tie skatījumi, protams, daļai kaut ko ietekmē, bet tas nav tā, piemēram, ja es dabūju pa video kaut kādus 2000 skatījumus, ka es viņu ņem ārā. Vienkārši ir skatījumi, tāpēc varbūt tā ir tāds, vienalga. Bet skaties, tev nav bijis tā, ka reku tu esi, vai ne, tev ir, nevēlosim, dziesma, tātad, vairākas dziesmas bijušas Fermēls, piemēram, par dušā dziedāšanu, un tur arī savācās kaut kāda diezgan liela uzmanība. Es zinu, jā, tas ir forši. Nē, tas ir forši un tas ir patīkami, bet, piemēram, ja es dziedu dušā, mana dziesma tā dabūja pāri 200 000 skatījumu, un man bija citas dziesmas, kas dabūja mazāk skatījumus. Tas tā kā man baigi neko nemainīja. Protams, patīkamāk ir dabūt vairāk, bet Vai tu taisot nākamās dziesmas, vai tu domāji par to, ka šis arī būs vēl labāk, ja ne tikpat daudz skatījumu? Ja godīgi, es uzskatīju, ka es dziedu dušā, es vairāk nepārspēšu. Un tas bija tā kā hits, aizgāja, tas bija tā kā super hits. Tas bija fenomens, tas bija interneta fenomens vienkārši. Principā man skatījumi ietekmē man garstāvokli, un tā kā es arī tulkoju dziesmas, un man ir līdzīgs vilnis ar tevi, tāpēc man arī personīgi katra nākamā dziesma, ko es iztulkoju, es domāju, lai tā pārsistu no iepriekšējo. Kā mēs neesam neviens nostājušies uz pilnībā piekrītu? Kādā veidā tas var būt? Nav tik traki, neklau nomierinies. Nē, es vienkārši domāju, man arī ir tādi momenti. Varbūt būt šeit. Jā, man ir tādi momenti, kur toči gribētos tā kā... Bet šobrīd man tāds, nē, viss kārtībā, viss ir ļoti labi. It kā. Sanāk, jūs uzskatāt, ja, piemēram, jūs pa video dabūjat, es nezinu, cik jums, piemēram, maksimums tagad tas skatījums, tas augšos, ko jūs gribētu sasniegt, plus mīnus. Katram savs gan. Es domāju, katram savs, jo ir kaut kāds... Es noteikti zinu par sevi. Agrāk pavisam noteikti. Tur bija vienkārši crazy tie visi skatījumi un daudz. Un tagad jau es gribēdams nevarētu tēmēt, tur 100 000 skatījumu katram klipam. Man TikTokam ir tas, ka man vienkārši nepatīk, kā izstāst, tad, ja nav tas burtiņš klāt. Tāpēc, ka izstāst reāli smuldīgi. Tāpēc arī man tas ir vienīgais. Bet tas ir arī pierādīts, ka tādas lietas kā laiki un kaut kāda uzmanība, tas dod mums tā kā dopamīnu un tas maina to, kā mēs jūtamies. It sevišķi kaut kādām sadarbībām. Es nezinu, tur es laikam visvairāk vēl. Jo tu negribi arī tā kā, lai tā kompānija, tā kā, zin, tur tāda, ok. Insē, ko šiļiem brālīs divi aizmugļieni? Kaut kā apusī. Nē, tāpēc jūs runājāt. Dāmas stāstīja, ko jūs runājāt. Man, piemēram, liekas, ja es ticu šai idejai, man vienalga, vai kāds cits notic vai nē, bet ja tā ir atkal sadarbība vai kaut kas darbs, tad tu dabū, vismaz, ja tev ir tie skatījumi, tev liekas, es esmu izdarījis labi savu darbu. Man īstenībā, man laikam vairāk iegrauž tas, ka tu no sirds kaut ko centies un tev neizdodas nekā, piemēram, kodai sadarbībai. Tā kā, tu uztaisi, man tā reāli ir. Tu tā kā esi it kā, vai ne, tur sadarbību uztaisīji sadarbību, un tad tu tā kā sev kaut ko beidzot uztaisi. Neaiziet, tad sāks mazliet, man liekas. Tev, ģenerāli, vispārībā tu strīmo. Kā tev ir? Es pilnīgi piekrītu visiem apgalvojumiem. Visiem apgalvojumiem tas vienā. Kāpēc tu tieši to pašu stāsti? Strīmošanā bija šī citādāk tikai ir. Kā tas ir strīmojums? Es neskatos, cik man skatās. Neticu. Goda vārds man ir izslēgts ārā, es neredzu, cik skatās. Tev būtu pofīgi, ja tev skatītos 50 vai 500? Nē, man nebūtu tieši tāpēc man ir izslēgts. Es neredzu. Bet tev nemaksā cilvēki par to, ka tu strīmo? Nē, kaut kādā savā ziņā jau maksā, bet nesēžu un nedēļu. Tev nav tas Uldonam, kas agrāk bija par to 1 eiro, ka viņš 2 kārtīgi. Ka viņš ko? Ka viņš tverkoja. Nē, es arī uztverkošu. Nē, pa eiro es netverkošu, bet Ok, tad mums ir jāsaprot cena. Visam ir cena. Kaut kādā, nezinu, 50 otaks var uzmākt pāris. Ok, labi. Valkam ārā nākos tā. Mēs varam savest. Kad tev nākamais streams? Jūs gribat nomainīt savu vietu vai palikt turpatās?
Turpat Es palieku tepat. Man labi. Man nepatīk, ka mani dēvē par influenceri. Nu, tas ir točni vēl, jā. Es varu pastāstīt vienu piemēru. Es agrāk, kad strīmoju, es jau ļoti ilgi strīmoju, un bija iedāts viens čarītis strīmā, un viņš bija pateicis, viņš bija jautājis, viņam bija kaut kāda, nezinu, tur 18, 17 gadu, viņš vienkārši bija jautājis man, kā kādam cilvēkam, kā kādam influencerim vai ne, ko man darīt tālāk, tur, kur iet mācīties, kaut ko tam līdzīgi, ka viņš tur gribēja to pamēģināt, to, un es viņam biju kaut kādā veidā atbildējis tā, ka viņš aizgāja tālāk mācīties par dakteri vai kaut kas ar dakteriem tur saistīts. Un tagad ir pagājis jau kaut kādi 5 vai 6 gadi, un viņš pie manis ienāk strīmā un saka, liels tev paldies, ka tu man toreiz pateici, es tagad esmu izmācījies. Es esmu izmācījies, viņš dēļ manis ir aizgājis un sācis to kaut kādā veidā darīt. Tas sanāk, ka es viņu kaut kādā veidā ietekmēju. Tāpēc es uzskatu, ka es paveicu labu darbu. Kaut kādā ziņā man patīk. Tā ir. Par ārstiem Latvijā. Man, piemēram, ir tā, ka man pilnībā besīšas vārds. Man kāds pasaka, influenceris vienkārši vēlos mazliet pavemt tādā ziņā. Tāpēc, ka es to vārdu esmu dzirdējis ļoti daudz, nemelošu. Ļoti daudz. Cilvēki, kad viņi tīpaši piedzērušies, nāk klāt un saka, tu esi tas influenceris, tev vārdi jau gadiem uzkrājās mazliet. Tur ir tāda negatīva konotācija tam visam apakšā ir, un tāpēc man īstenībā patīk tas, ko tu minēji par savu situāciju, bet es laikam vairāk arī, ja mums ir tā ietekme vai uz cilvēkiem, tad es vairāk koncentrējos tieši uz to pašu vārdu un kā tas izklausās, un ka man nepatīk, ka tas tiek negatīvi asociēts ar to, ka tie ir tie influenceri vai ja tu esi influenceris, tu neko nesasniedz dzīvē vai tu neko nesasniegs vai kaut kas tāds tur tiek piesiets klāt. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man nepatīk. Šis būs tā kā controversial, bet tas ir tā kā pateikt, visi bembisti vienādi. Ņem un saproti, ir tā vai nav. Tas tāpat ar vārdu. Situācija nedaudz citādāk, es jau streameris. Nē, tāpēc jau saku. Zini, ir tas stereotips vienmēr. Visi bembisti tādi un tādi. Šis te komentāros man nogalināt. Bet arī, man, piemēram, nepatīk tāpēc, ka, tā kā tu teici, kad tu izej ārā un tu tur satiec cilvēkus, viņi tevi neredz kā neko citu. Viņi negrib tevi iepazīt, kāds tu esi. Viņi ir redzējuši tavus video, tu esi tāds, viss, tu esi influenceris. Nekas cits neinteresē. Man atkal tieši par šo te ir vienalga. Kad tikko pateici, ka negrib cilvēki iepazīt, man pilnībā vienalga. Tāpēc jau es te stāvu katrs savā. Bet, es nezinu, man liekas vārds influenceris, tas ir automātiski. Visi tev kategorizē, nedomā to labu, tam ļoti neglīta piegarša ir. Ko man liekas, ļoti daudz cilvēku īstenībā neaizdomājās. Viņi reāli neaizdomājās. Ja tev sauktu par streameru un influenceru vienā, dažreiz tev pienāk saka streameru, dažreiz influenceris. Retāk, bet biežāk streameris. Ja es jau kādam ietekmētu dzīvi, viņš varētu aiziet izmācīties pārstu, bet ģenerāls. Es nezinu, krūti, tas būtu vēl kaut kāds cits. Tas būtu labāk, jā, streameri. Man patīk satura veidotājs. Tas ir labs neitrāls vārds tāds. Tu veido saturu. Izklausās tā kā profesija reāli, tāda ļoti prestiža. Man liekas, es nezinu, es palielam vienkārši veidoju to saturu sevis dēļ, un es tur baigi neietekmējos no tā, kā mani sauc vai satura veidotājs vai influenceris. Es vienkārši, man ir kā zirgam uzlikt tie aizsegi, un es vienkārši skatos to, ko es daru, visu dacīt. Vai jūs gribat nomainīt savu pozīciju vai nē? Es tikko sapratu, ka man agrāk ļoti besīgi, kad man sauc influenceri. Tagad man ir pilnīgi viss vienalga šai dzīvē. Padomā vēl. Nē, toči man pilnīgi vienalga. Varbūt jau neitrālo variantu. Izējoši visam cauri, man arī tagad ir tāds sajūta, ka īstenībā vai tā vispār ir problēma. Man nav tāda sajūta, ka es tad aizvietošu. Es varu papukstēt nedaudz par to, man nav problēma. Bet varbūt man tas īstenībā nepēc. Man laikam, man agrāk ļoti kaut kā čakarē un kaitināja, bet tagad tas tāds. Es neesmu iedomīgi. Man ir vēl daudz cits foršas lietas. Minimāli varbūt. Mans sekotāju skaits audzē manu ego. Tas kaut kādā ziņā šo te noteikti audzē. Kaut kādā ziņā. Es nezinu, kāpēc jūs visi aizgājāt, ka jūs nepiekrītat. Ja jums katram būtu tagad, nezinu, 1000 sekotāji,
pats minimums, kā jūs justos. Bet, nezinu, man katru dienu ar vien vairāk un vairāk. Es noteikti domāju, ka tas kaut kādā veidā uzlabo tavu pašsajūtu, tavu kaut kādu ego. Tas, ne ego drīzāk, bet kaut kādu pašsajūtu, kaut kādu labu garstāvokli, nezinu, tāpēc es piekrītu. Jā. Bet tu skaties to kā uz tā kā darba augli, piemēram, tādu? Jā, tas tavs reward, tā kā ir kaut kādā ziņā. Jā, arī, jā. Un vēl joprojām pēc visiem šiem gadiem, ko es strīmoju, darīju vēl projām, tev tas ir tā kā... Jā, protams. Protams, ja tu no rīta pamosties, nezinu, tu aizēji gulēt, tev, nezinu, 20,000, no rīta pamosties 21, kā tu jūties? Tu jūties labi, tu savu ego uzaudzēji, jā, kāpēc ne? Es neuzskatu, ka tas ir kaut kas, no kā vajadzētu kaunēties. Domāju, ka tas ir pilnīgi normāli. Es piekrītu. Okay. Kā tu izdomāji, ka tu pamainīsi pārkāpsi? Tāpēc, jo, kad viņš sāka skaidrot, principā, tas ir ļoti patīkami, ka tu dabū tos sekotājus, vai arī, ka tu ieliec kaut kādu video, viņš blovapo, piemēram, tu dabū 100,000 skatījumus, protams, tie sekotāji arī uzreiz tikai daudz parādās. Tāpēc līdz ar to rodās lielāka vēlme vēl kaut ko publicēt un kaut ko likt, jo tu tā to piesaistos cilvēkus. Jā, tas nav īsti tā kā ego varbūt, tas ir tāds tā kā pašsajūta, darba augurs. Ego, jā, tas ir ego. Tas ir ego, man vienalga. Nē, man laikam tas nav ar sekotājiem, un drīzāk tas tā kā tu saki, ir ar skatījumiem. Es pilnīgi piekrītu. Jā, man sekotāji jau vairāk. Sekotāji jau tā kā nav tā, ka man visi iet visu laiku uz augšu vairs. Ceļšā man pat Instagramā tas tā, man vismaz noteikti iet drīzāk uz leju nekā uz augšu. Nav tas laiks vairāk. Man tas noteikti nav ar sekotājiem. Es esmu pazaudējis 10,000 sekotājus, esmu 20,000 pazaudējis. Tas ir viss, man tas nekad nav neko mainījis. Man vienīgais, kas maina, kas man varētu audzēt man ego, tie ir heiteri. Ja man ir daudz heiteri, tad es jūtos ļoti labi. Jā, tas ir. Man liekas, jo vairāk heita, jo labāk. Ja es vispār neskatos, cik man ir sekotāji vai kaut kas tāds. Tāds saprot, ka tu iegūst to popularitāti, ka viņš to visu video tā atpazīst. Tā ir. Es domāju, tu ļoti labi to viņus izbaudīsi. Jūs kā tu pazaudēji? Es par tādām lietām nerunāšu. Nē? Cieto N-bumbu nometnē. Ok. Es kaut ko sāku atcerēties. That's tough. Tāpēc? Es nezināju, es biju to dzirdējis. Nebija 20,000, tur man liekas bija pat 40 vai kaut kas tāds. Tā kā, jā. Damn, that's tough. Vau, tu reāli bračiņš, reāli, normāli metā. Neitrāli diezgan. Es gan piekrītu šim flangam, gan šim flangam. Es laikam piekristu tad, kad es sākotnēji sāku veidot saturu, tas viss, kad man sāk augt skatījumi un sekotāji, tas tā ritīgi man visu. Tā ir, jā, kad tu sākumā ir tīpaši, TikTokā, jo tur tik ātri var, tas viss aiziet. Tad tu ir tāds, jā, nereāli. Tas excitements un ritīgi viss tas būstojās tev, bet tagad ir tāds. Kāds grib nomainīt savu pozīciju vai palikt? Visām dzīves iespējām ir jāsaka jā. Bet tu gribi, lai es tev pārdodu? Jā. Lai gan man šķiet, ka lielākā daļa no tām iespējām, kas man ir iedotas, ir tādā jautājuma formā, ka hei, negribu darīt šo vai negribu darīt šo, un tad rezultātā es to iespēju arī paņem un izdara kaut ko tajā sakarā, kas ir, piemēram, darba ziņā vai sadarbības ziņā vai vienalga. Bet ir, protams, arī daudz lietas, kurām es atsaku, un tomēr ir arī jāmāk atteikt, un tāpēc es nepiekrītu. Es domāju, ka visu laiku ir jāmauc, jāsaka, jā. Ir tīpaši, ka tu uzsāc lietas dzīvē. Jebko, ko tu uzsāc, man liekas, ir jāmauc līdz vienkārši dvēseles iekšai, bet cik dukā ir, tik jādod iekšā. Bet tad, kad jau paiet kaut kāds laiks, kad tu jau varbūt saproti kaut kādu to savu, nezinu, vai vērtību, vai tu apzinies, ko tu dari, vai kad tev jau sāk padoties lietas, tad nevajag, pēc pieredzes teikšu, nevajag teikt pilnīgi visam, jā, pēc tam jau, ka tev izdodas, jo tu sāc degt ārā vienkārši. Šo pāris gadu laikā, kad es esmu piekritis visiem šiem projektiem, es esmu tiešām iegūst milzīgu dzīves pieredzi, un man liekas, tas ir fantastiski, kur tas man ir aizvedis šobrīd. Pat ja dažreiz pasaki nē, tas ir ok, jo tad tu sāc arī, kā Niklaus teica, izvērtēt, ko tieši tev vajag vai nē. Labi, bet jūs taču filtrējat. Jā, jums jau nav tā, ka jūs visam sakat, jā. Protams, jā. Šobrīd jā.
pirms gadiem, 4, es vienkārši tā kā, vienkārši absolūti ļāvu cilvēkiem kāpt sev pāri, dedzināt sev ārā. Pats uzņēmos par daudz laiku. Bet it kā jau arī no tā tu mācies. Tā kā kaut kādā veidā ir ieguvums. Jā. Bīstam baigi. Jā, bet kā tu vari pilnībā piekrist, tāpat tagad izvērtē visu, un tu nesaki visam jā. Ja tas ir šobrīdēji, tad bet ja tas nesakrīt kaut vai tavām Nē, vērtībām. es to piedāvāju, braucam uz Somāliju. Pirātas medīt. Tad es teikšu pilnībā. Galvenais, lai mums ir kamera un 2 miķīši. Nē, tad es pamainu tajā. Šobrīd varbūt šajā dzīves stāvoklī šeit es būšu. Es negribēju mainīt jūsu domas. Nē, bet tu ļoti labi papieri ideju. Tu ļoti labi iedevi realitātes sajūtu. Bet man laikam vienkārši ir tā, ka es ļoti daudz lietām izēju cauri un es ļoti analizēju visu, kam es piekrītu, jo man vienkārši ir bijis tā, ka es nepārāk esmu. Tagad, skatoties atpakaļ, esmu bijusi apmierināta ar to, kāds esmu bijis cilvēks iepriekš, ka es visam esmu teikusi jā, un esmu bijis rīktīgākais yes man. Tad, yes woman. Tad tāpēc, laikam, man ir tas nepiekrīt. Jā. Un runājot par milzīgām lietām, neaizmirst uzspiest vienu milzīgu īkšķi, jeb laiku šim videoklipam, lai iekustinātu algoritmu, lai arī citi cilvēki to redzētu, atstāja obligāti kādu komentāru. Un gribēju pateikt milzīgu paldies mūsu šovu atbalstītājiem yes.lv. Intīma preces, intīmas vietas, milzīgi bauda ir tas, ko mēs katrs esam īstenībā pelnījuši. Tāpēc jau mēs esam šeit, lai to visu padiskutētu un uzzinātu. Katrā ziņā obligāti izmanto kodu Niklāvs, lai iegūtu 15% atlaidi yes.lv lapā. Nesūt man fočeni, varbūt kā tas nopirks draudzenei dildo, bet zini, sūti gan, tāpēc, ka par intīmām lietām būtu jārunā, nav ko kautrēties. Lielākā daļa satura veidotāji ir fake. Lielākā daļa? Jāpadomā, jāatcerās. Lielākā daļa. Lielākā daļa. Man liekas, ka visi kaut kā pietēlo, lai izpatiktu kādam. Tad jau tev jānāk šeit. Tad jau nāc klubiņā. Nāc. Welcome to the club. Kāda? Nē, ko? Tu nevari būt pats, ja tev ir kamera priekšā. Tas nav tā, kā, ja tu taisītu conversation ar cilvēku īstā dzīvē. Loģiski, ka kameras priekšā tu būsi citādāks, kaut vai bišķīt. Bet man liekas, lielākoties, ko tik mēs īsti nedarīsim naudas dēļ, vai ne? Paga, nē. Es domāju, tur nav runa par naudu. Es domāju, tas ir... Bet tu Es tev nepiekrītu. Okay, it's fine. It's okay. Very good job. Mēs uzķērāmies. Es domāju, ka runa nav, bet... kā tev vajag? Tev taču vajag ielikt enerģiju, tev ir jābūt priecīgam dienās, varbūt, ka tu negribi būt priecīgs. Bet tas fake. Bet es vairāk teiktu fake par to, ka, piemēram, es esmu dzīvē tādu pieredzi redzējis, kur cilvēki konkrēti dzīvo dubult dzīvi, pilnīgāko. Tāpat mums Latvijā satura veidotāji. Piemērs. Piemēru, nosauc piemēru. Es tā nedropošu nekādus vārdus, tāpat kā mēs to N-būmu nemetām, ja, bet... Marija, mēs atļaujam. Mēs iedodam pēsu vienu. Labi, tu nosauc to N-būmu, es nometīšu satura veidotāju vārdu. Legit? Es tā pamanu, man ir žēl, manuprāt, ka ir cilvēki, kas ir pilnīgi fake, ir tādi, kuri negrib parādīt savus kaut kādas īstās dzīves sajūtas. Tas nav runa tikai par bēdīgs, uzfilmēšu kaut ko priecīgu un tā tālāk bišķiņu pielikt. Jā, man vispār šķiet, ka lielākā daļa cilvēku mēdz pietēlot. Tāpēc es nostājos šeit, tāpēc, ka protams, ir runa pašlaik par satura veidotājiem, bet man vispār šķiet, ka dažbrīd es jūtu to, ka cilvēki paši sabiedrībā, kaut vai publiskas personas vienalga, kurš nav īsti atvērts, ne publiski, ne pat varbūt savās mājās. Un ja mēs pieliksim to parādus, ja mēs paskatīsimies, ko Aldis Gorzems liek savos storijos, tad mēs redzēsim, cik īstenībā ārkārtīgi krāsaini ir šī mūsu valstiņa un kā visi kaut ko vienkārši Es nedomāju, ka tas būtu vislabākais cilvēks, kur citēt. Nē, viņš nav slavākais. Piemēram, es vienreiz viņa storijā biju, un viņš tur ielika savos highlightos, un es skaros, domāju, man bija tāds, es tev gribēju ticēt, bet tas, ko viņš tur ielika, bija vienkārši fake information. Un man bija tāds, what the fuck. Bet ir daudz lietas, ko viņš tur ieliek, un es zinu, tur tos aizskatus. Bet arī visi tie kontenti, ko viņš liek, tie seksuālie par tām sievietēm un tā tālāk. Neviena tā sieviete nav teikusi, ka viņa nav to darījusi vai kaut kas tāds. Jā, tādā ziņā Aldis Gorzems var palikt tur, kur viņš paliek. Kaut kāda izrakta informācija, to var izdarīt par visiem. Tā ir.
Nē, man gribējās ticēt, ka nē, bet laikam jau, ka jā. Tad vēl pārējie. Var mainīt kaut ko tagad jau, jā? Labi, Kroča, es tagad nebūšu mīzējis, un es pateikšu neitrāli. Jo īstenībā ģenerālis ļoti labi pateica par to lielāku. Nu, tā kā es zinu kaut kādu daļu, bet vai lielākā daļa ir tik fake? Vai ir lielākā daļa, kas sevi reprezentē nepatiesi savai dvēselē, kāda viņi ir dzīvē, ja? Ka viņi rāda sev sociālos tīklos? Nu, tā nav, bet kaut kāda daļa pavisam noteikti, jā. Tāpēc neitrāli. Uz sadarbībām var dzīvot komfortabli. Es biju cerējis citādāk. Apsveic par Niklau. Negribu sākt ar sevi. Es uzskatu, ka uz sadarbībām Latvijā var dzīvot, var izdzīvot, var nopelnīt, var izdzīvot un var iekrāt. Ja šīs 3 lietas var izdarīt jebkurā dzīves profesijā, ko tu dari, man liekas, tas ir paveicis savu, kaut kas jau maina, kaut ko staigā, jau sāk jau raisīties doma. Tu esi influencers. Man liekas, ka sirdī, ar bultu sirdī. Es pavisam noteikti uzskatu, ka, ja šīs 3 lietas var izdarīt Latvijā, tad you're good. Un man ir, paldies Dievam, ārkārtīgi lielisks dzīves iespējas bijušas. Un ļoti daudz tas darīs. Es nemelošu. Ļoti daudz tas darīs, lai varētu ne tikai izdzīvot, arī dzīvot un arī iekrāt. Un tad jautājums, kas kam ir komfortabli? Jā, es tieši nostājos, ka nepiekrītu, jo man personīgi tas nav komfortabli. Es neesmu tik ļoti tajā visā, lai man būtu regulāras sadarbības. Kad viņas ir, tad es noteikti varu teikt, tu vari dzīvot komfortabli. Bet tas nav visu laiku, tāpēc arī teikšu, ka nepiekrītu. Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Ir arī, kas ir ļoti svarīga lieta, un man liekas, jebkas, kas šo skatās, tā ir ļoti svarīga lieta, kas ir jāšķir. Nav tā, ka mums tikai te pa labi, pa kreisi viss nāk e-pastos, un mēs tā kā, dzīvojam, un širā vienkārši ritinam acis un vienalga. Ir konkrēti lietas, ir ļoti daudz projekti, kur tu zini, ka tu pusgadu pie kaut kā strādā, un tu dari, un tu tērē savu laiku, resursus, cilvēku, enerģiju, visu. Un tev beigās vēl jācer, ka vispār kaut kas sanāks. Un ja sanāk, tad tev vēl tas viss jāizdara. Nu, tā, man liekas, ir tāda vēl cita tēma. Nu, ir jābūt tiešām ļoti regulāri, tas jādara. Tu nevari tā, ka, ja tu gribi tiešām būt influenceris, tu nevari darīt tā, ka tu tur pazudīsi uz mēnesi prom un atnāks atpakaļ un viss būs kārtībā. 24/7 jāmāc vienkārši līdz izdegšanai un tad vēl 5 reizes. Jā, tieši tā. Bet, piemēram, ir tā labā puse, piemēram, kad es aizgāju no savu darbu, es varēju nesteigties, meklēt jaunu darbu. Es varēju dzīvot par to influenceru naudu, vai ne? Bet tā, ka ikdienā viņas nav tik bieži vienkārši. Man personīgi. Es šajā arī piekritīšu Elīzai. Man ir tieši tāpat. Es neesmu tik ļoti iekšā tajā visā. Un, man liekas, ka es arī vairāk baidos no tā riska, ka tev vienā brīdī tas viss var pazust. Un arī par to pašu izdegšanu, ko Niklaus minēja, par cik, man liekas, ļoti daudziem satura veidotājiem pienāk tas mirklis, kad viņi izdeg. Tad man arī šobrīd ir mans pamata darbs, ar kuru es pelnu iztiku, un es neesmu varbūt tik ļoti aktīvs tieši sociālos tīklos. Bet, ja ienāk kāda sadarbība, tad tāds, hei, man ir tāds side hustles, un es varu kaut ko atļauties. Varbūt, jā. Es nevarētu teikt, ka es jūtos komfortabli. Man liekas, ka liels faktors arī ir tas, ka mēs dzīvojam Latvijā. Tā kā ir tik daudz citas valsts, kur pat ar maziem followeriem reāli influenceri dzīvo no tās naudas. Piekrītu šiem apgalvojumiem. Kaut ko jau Es esmu pa vidu. Es strādāju abās frontēs, gan kā influenceris, gan kā vienkārši algotu darbu. Un es vienkārši sevi atradu, esmu šajā kaut kādā ziņā komfortā. Vienu dienu es gribu būt pilnībā influenceris, citu dienu es saprotu, ka nē, es labāk vienkārši aiziešu, izdarīšu savu darbu, dabūšu tur savu kapeiku un viss. Un tā es laiku pa vidam tur kaut kur mīcos un kaut ko daru, kaut ko nedaru. Bet tajā pašā laikā es piekrītu, ka ja tu dari daudz un tu gribi un tu dari, tu vari no tā dzīvot, pilnīgi mierīgi vari dzīvot. Vienu dienu. Nākamajā dienā varbūt kaut kas pamainās. Vienu mēnesi dzīvoju, otru sasvarīšu. Tu varbūt pārdomā, tu vairs negribi to darīt. Kā viņš saka, tur izdegšanas robežas, tu vairs negribi to darīt. Un tāpēc man vienmēr ir tas backup plāns, ka es vienkārši visu labu. Tas, ko tu dari, tas, piemēram, tas darbs, tas ir tas, ko tu arī gribi darīt. Es nezinu,
Nejautāšu, kā kuru dienu strādā, bet... Kā kuru dienu. Šodien es gribu būt streameris, rītdien es gribu būt metinātājs, nezinu, automehānists. Es nezinu, tieši tāpēc arī atradu sevi kaut kādā tādā pusceļā, jā, nu, ka es turpušu, it kā varētu pilnībā iet jau. Bet jautājums jau bija cits, vai var izdzīvot? Ja tu strādā un dari, tur ir jāstrādā. Ja tu strādā un dari un gribi un tu strādā un tu vari. Tu kā Kim Kardashian. Kas Kim, ko viņa dara? Viņa teica, ka cilvēki negrib strādāt mūsdienās vairs. Tieši tā, negrib jau arī strādāt. Negrib neko darīt. Negrib, tā ir. Vispār. Visi grib tikai haļavu. Tāpēc es pilnīgi piekrītu. Un jo jaunāk cilvēki, beži vien jau vairāk haļavu. Es vienkārši aizgāju turienes sākumā, tāpēc, ka es iedomājos kaut kādas tās naudas par tām sadarbībām. Un es tā pasādēju, bet ja tu sāc darīt un gribi darīt, un tu redzi, un tur tās iespējas parādās, nu, tu pilnīgi mierīgi vari, tikai jādara. Bet vai tu gribi to darīt? Bet saka, vienu dienu es gribu, otru dienu es negribu. Nu. Labi, bet es esmu pa vidu, tāpēc, ka ir daudz mainīgie faktori, jo ārzemēs tu vari komfortabli dzīvot. Latvijā, 5 varbūt tās influenceri var. Man liekas, komfortabli dzīvot, jo mums ir tik mazs tirgus un ir tik daudz. 6. sarakstā. Visi influenceri, streameri, māmiņas jaunās. Taču visiem tagad ir visiem telefons, visi grib būt influenceri, visi grib kaut ko filmēt, fočēt. Un, tāpēc es esmu pa vidu. Es ticu, ka var nopelnīt, bet Latvijā, pāris cilvēki tiešām ir komfortabli. Es esmu pāris cilvēki. Tieši jāpamaina. Tev ir auģiks, tev viss kārtībā. Jūs gribat nomainīt kādu savu pozīciju? Vēl vienu reizi, Raimonds. Nē, es tagad būšu gudrāks, stāvēšu neitrālajā un domāšu. Viņš baidīsies mainīt. Es bieži izmantoju savu atpazīstamību, lai kaut ko dabūtu. Man bieži. Negribēju vienīgā, vienkārši tu nostādīt. Bailīgi. Man liekas, tu tā. Es nevarēju saprast, vai bieži vai nebieži. Nekad nav tā, ka es tās bāzes cilvēkiem acīs. Vai arī izmantoju to kā iespēju, lai sev kaut ko dabūtu. Vienkārši tās iespējas nāk, tad es izdomāju, es viņas gribu vai nē, bet tas nav tā, ka es tagad saku, jā, es esmu Anželīna Aleksa, tagad man vajag to. Bet es kādreiz tā izdarīšu, vai ne? Nē, nekad. Vispār nekad? Nē. Ok, visu cieņu. Tu tā darīsi? Es nekad dzīvē neesmu izdarījis. Es esmu Niklaus un tagad dodiet man jahtu. Nekad dzīvē. Man liekas, tas vienkārši kokijas fakts. Es esmu porziņš, kas tā var pateikt? Netek. Man tā šķiet. Es vairāk to pielietoju tādās situācijās, kur, piemēram, man kādam radiniekam vai kaut kam vajag to un to, un man tāds, tā es izdomāšu, kā tur kaut kā it kā uz savu ādu, caur savu vārdu, varbūt caur savu atpazīstamību. Nezinu, kādu labumu kādam citam arī var izdarīt, ne tikai sev. Kāda jēgas, lai kaut ko sev, ko es iešu uz klubu un teikšu, man vajag galdiņu, dodiet tikai man, nafīgi, ko. Es pat vairāk reizes dzīvē izvēlos, piemēram, nopirkt kaut kādas koncertu biļetes vai kaut kādas lietas, tikai lai es tur aizēju kā es. Es nevis tā kā, es esmu Niklaus, dodiet man un tad sagaidiet kaut ko no manis. Un vispār man šķiet, ka Latvijā atrodoties un sakot, ka tu esi kaut kāds big deal, ir ļoti grūti vispār. Tas tik pretīgi vienkārši. Jo es īstenībā esmu redzējis vienu cilvēku, kuram tagad vēl bija Covid laiki, un prasīja certifikātu un personu apliecinošu dokumentu, un šis cilvēks teica to, ka vai jūs nesaprotat, kas esmu, tāpēc izlaidiet man cauri. Nekad mūžā es nedomāju, ka vispār kāds antiklatvietis tā varētu darīt, jo man šķiet, ka mēs visi esam tā kā, vienlīdzīgi, un tā nav tāds, es nevarētu iedomāties nevienu slavenību, kurš Latvijā ir slavens. Labi, Raimonds Pauls, viņš pelnīs. Viņš var staigāt un pateikt, es esmu galdiņa, man vajag to un to. Viņam nebūtu jāsaka, viņš vienkārši. Jā, bet tā, man liekas, ka. Es savā, tā kā Niklaus teica, esmu izmantojis to, ka, piemēram, maniem draugiem ir jāraksta kursa darbi vai kaut kas tāds. Un, piemēram, es zinu to cilvēku, ar kuru es varu sazināties. Un viņi nevar ar to sazināties, piemēram. Tad es uzrakstu čau, klausies, man vajag palīdzību, vai ne? Tādā veidā, bet citādāk. Varbūt ir bijis kaut kāds pasākums, kurus gribētu aizbraukt, un es mēģinu uzrakstīt, hei, varbūt jūs varat man piedāvāt to un to, un es jums piedāvāšu to un to, bet tas arī viss. Tev nav tā, ka tu pasaki, piemēram, kādreiz, Elīze, kaut ko,
Un, ja tu pasaki skvāt personu, tad visi tā kā saprot, jā, ok, mēs viņai klanamies. Tā kā nav tāda atšķirība tev. Nē, man viss tāpat sauc par skvāt personu, man viens nezinu man vārdu, man liekas. Bet tev ir ok, ka tev tā sauc? Nē, man nepatīk. Nē, tev nepatīk. Man vispār nepatīk, ka mani asociē ar to visu. Es tur esmu internetā, man dzīvē patīk būt man viss. Tev reāli besīgi tev sauc par skvāt personu? Jā, loģiski. Es tev nesaukšu par skvāt personu taču. Kāpēc loģiski? Ja tas ir kā tu sev nosauc sociālos tīklos. Jā, tas nemaz nav tik loģiski. Sociālos tīklos, tas ir tā mana interneta dzīve. Bet tu jau zini, ka cilvēki tev redz kā skvāt personu, un tad viņi tādu arī tevi sagaidīs. Nu, jā. Kāpēc nesavienot šīs paralēles, ka dzīvē un skvāt personas formātā tas ir līdzīgs? Tas ir mans alter ego. Tas arī viss. Bet tad tev jāuzņemās tas pain in the ass, ka cilvēki teiks, tev skvāt personas. Nu, jā. Es vienkārši saku, ka man tas nepatīk. Es jau viņus nesitu. Dažreiz. Bet dažreiz gribētu? Jā. Es neatceros, lai es tur būtu pirkstus gaisā teicis kaut ko es varu pateikt. Vispār Latvijā pateikt, es esmu streameris. Tur puse vispār nespratīs, kas tas ir. Tā kā, nē, jā, tur ak, Dievs, nē, tikai ne TikTok streameris. Bet jā, es neatceros, lai es būtu kaut kā tā darījis. Un es neatceros, lai es nebūtu tādu nedarījis. Tā kā, es nezinu, varbūt es kaut kā esmu pateicis tur. Bet es ļoti stipri šaubos. Tāpēc es tā neitrāli. Varbūt es kaut kādā agrā sākumā iehitoju zvaigznes. Rigondā. Porcijā jau jūs nepazīstat, tas ir jūsu vietējais. Nu. Man nav sanācis, man nav bijis tāda pieredze, bet labi, viens ir prasīt. Bet ja tev dod cilvēki, kas grib, nezinu, pateikt paldies vai kaut kā, man liekas, vai not, tas ir jāizmanto. Tev jauki pieņemt jau pateicību arī tādā ziņā, man liekas. Tas ir tās iespējas, par ko mēs runājam iepriekš. Jā, tās iespējas. Pašapziņa, protams, man ir pacēlusies, un es varbūt par sevi tā domāju, ka jā, es tur. Bet tas nav tā, ka es tagad eju pie cilvēkiem, un es esmu Anģelīna Alekse, man no tevis vajag to, nē. Es esmu vispār tā ļoti jauka un draudzīga. Tā dziesma uz tos varbūt arī ir tava. Jā, tā man bija mīļākā, jā. Tā ir reāli labā. Man bail kļūt neaktuālam, jeb irrelevant. Kaut kā pēkšņi nesaprotu, kur jāiet. Visi apakām. Man liekas, dažreiz ir stilīgi būt neaktuālam. Un viņi zem radara peldēt. Tu tik čili pateici, ka es tā domāju, es pilnīgi velkos to pusi. Protams, tas, man liekas, nebūtu patīkami. Varbūt šis skanēs ļoti iedomīgi, bet es uzskatu, ka mani nevar aizmirst ar manis dziedošām visām manām dziesmām. Tāpēc es stāvu uz neitrāli. Īsti ne tur. Bet es ļoti pārliecināta, ka mani nevar aizmirst, tāpēc man tas fakts, ka es varu palikt irrelevant, neuztrauc vispār. Bet it kā jau nepiekrīt tādam teicienam, ka jebkurš cilvēks ir aizvietojams. Laika gaitā. Piemēram, es nepiekrītu. Man nepatīk. Man liekas, Marta ir diezgan šobrīd līdzīga. TikTok kā Marta? Arī bija tas tā kā... TikTok Marta? Jā. Tā, kas teica, ka nevajag strādāt, vai ko viņa teica? Jā. Tā jau, man liekas, sākumā arī bija kaut kāds, kur tu teici viedokli un neviens nepiekrita, jo viņš bija tāds, tā kā citi, tā kā nerunā. Tāpēc man liekas, ka tā Marta jau sāk bīdīties tā. Zinu, kā visus var aizvietot. Man konkrēti lielākais mīziens par to, tāpēc, ka tas ir tas, ko es arī visu laiku principā daru. Un tad loģiski, kā, ja es kaut kādā veidā nezinu, ejot gadiem, protams, jau nav vairs tā aktualitāte arī, nezinu, tad, kad arī tu gan jau Lotte taisīja agrāk kaut kādas viģikas lietas vairāk darīja, tad gāja viss vairāk, tagad tā kā mazāk, bet tā aktualitāte dažreiz ļoti ar galvu spēlējās, čakarējās. Un tad, ja es laiku to daru, tad tas tā kā laikam svarīgi kaut kā man ir. Man laikam ir tā, ka es varbūt arī to aktualitāti nedaudz citādāk savā galvā tagad saprotu, jo es jūtu negluži spiedienu, bet es gribu atstāt tādu lielāku, kaut kādu, nevis negluži robu, tas arī izklausās briesmīgi. Es gribu savu impēriju. Es gribu kaut ko atstāt šajā pasaulē. Normāli, un tāpēc man ir ļoti svarīgi, varbūt ne tik ļoti tas, ka esmu aktualitāte vai ka zinu manu seju, bet vienkārši tas, ko es izdaru. Es vispārībā nemelošu, es labprāt būtu bijis tur aiz kadra, bet par cik liels kā komanda izdomāja, nē, tu taču arī veidos, tur tev jābūt tur, man bija tāds, labi. Tā kā tādā ziņā es tev pilnīgi piekrītu, ka gribās to, es nezinu, tas tā cheesy izklausās, bet to sirdi kaut kādu plašāk parādīt ar kaut kādām lietām, viedokļiem. Man liekas, ka mēs varbūt esam
tas OG, kas kaut kā to visu uzsāka. Jā, kaut kāds tāds sajūtas te var sajust. Un tāpēc, man liekas, mēs tāpat paliekam atmiņā ar to savu. Paga, kurš tā ģenerālis? Nu tā, pastāsti. Iedomājies, es strīmoju, un man tur vienmēr 300-500 tūkstoši, kas skatās, un vienā brīdī 2 vai 5. Tas ir dizasters. Tas ir čau. Vienīgais, kur es varētu aiziet uz citu pusi, ja es pats izdomāju, ka es vairs negribu būt, vispār nekas negribu būt, un tad tad es pats eju uz to, ka es palieku nekāds, viss es aizēju. Bet tā, ja šobrīd es atnākšu mājās, ieslēgšu streamu, un tur būs 2 skatītāji, tas būs dizasters, tā kā es pilnīgi piekrītu. Kāds grib nomainīt savu pozīciju? Es laikam mainīšu savu pozīciju, jo, mums katram ir bijuši tie savi ziedu laiki, ka mēs tikko sākām visu to darīt, un kad ir tas lielais hypes, cilvēku uz ielām tevi atpazīst. Jā, tas ir ļoti forši un patīkami, kad cilvēki nāk un grib tās bildes taisīt, bet šobrīd, skatoties uz to, man pat ir patīkami, ka cilvēki tik ļoti vairs nelien pie manis virsū un neuzbāžās, jo es arī gribu to savu brīvību, savu vietu, un es vienkārši gribu būt un baudīt to dzīvi. Un tāpat kā pirms mirkļa arī Elīze minēja to, ka viņa vienkārši grib iet uz ielas un būt viņa pati. Word. Jā, tas ir tāpēc es laikam iešu šajā pasaulē. Man liekas. Kā jūs jūtaties pēc šī video? Varbūt jums kādi secinājumi, ko jūs varat veikt? Nē. Damn. Es esmu patīkami pārsteigts redzēt, ka ir milzīgas atšķirības. Man ir milzīgs prieks redzēt, ka mums bija arī vairāk apgalvojumi, kur mēs varam nostāties viens vienā sānā, otrs otrā un katram savs viedoklis. Viss? Nu ko?